Nu, tās lāpstiņas ir iespaidīgas. Kārba nav gadījumā kaut kāda BMW izmantotā. Es tev tā kā tas autiņš mums reāli patās atbrauc pie mums tirgoties. Es vēl neesmu īsti iepazinies ar viņu tā komplektāciju, bet es varu pateikt to, ka te ir pilnīgi cita pasaule. No Alfa Romeo, piekritīsiet, ka Alfa Romeo ir krietni sašaurinātāks tas loks, kuri brauks ar tām automašīnām. Jā. Bet ir pavisam citādāk, vai ne? Kas man pilnīgs, ko es ieraudzīju, viņi nevar iedarbināt šo mašīnu. Man aizņēma ilgāk laika šis pasākums iedarbināt viņu. Tu jau biji pasēdējis, jau ievēroji, ka tur ir tā pozīcija? Nē, es zināju. Man brālim kaut kad sen 20 gadus atpakaļ tur pusrajons bija ar Alfām un 146. un 154. Tam jau arī bija? Viņām bija, manuprāt, kaut kur šeit vai otrā pusē, tā kā Ferrari un visiem itāļiem. Jā, šī pusē Žigulim īstenībā. Jā, un viņiem arī. Tas pats, viņi jau no itāļiem, no tā itāļu Fiata arī paņēma Žiguli. Visu to. Par šo Alfa Romeo mēs ieliksim reklāmā, tad tur būs plašāks klāsts izstāstīts, kas ir ar viņu. Es zinu, ka viņi ir 2,2 litru dīzelis ar automātisko ātrumu kārbu, un viņa ir Giulietta. Dāma. Tākiem BMW modeļiem ir līdzīga tā kārba, kuru viņš pats BMW neražo, bet viņa ir ļoti laba. Jā, viņš padevis tālāk, bet es tev nepateikšu, vai šī ir konkrēti BMW kārba. Kloķīts varbūt ir kaut kas līdzīgs, jā, bet vai tas mehāniskā daļa.